Labdien! Šis ir raidījums 3/4. Mani sauc Toms, un šajā raidījumā runāsim par sportu, kā arī mēs ar Sintiju devāmies uz Eiropas velosipēdu galvaspilsētu. 2016. gada vasarā Brazīlijā norisināsies vasaras olimpiskās spēles, un kā jau ierasts pēc tam paralimpiskās spēles. Un mēs esam noskaidrojuši, ka daži no Latvijas sportistiem jau ir nodrošinājuši sev vietu blakus pasaules labākajiem atlētiem. Paši sportisti paralimpiskās spēles Brazīlijas pilsētā Rio de Janeiro sauc par Rio spēlēm. Tad mēs arī pie šāda nosaukuma turēsimies. Lai vai kā, daudzi sportisti jau gadiem ilgi strādā, lai nākamā gada vasarā varētu nokļūt tieši Brazīlijā un piedalīties sacensībās. Šobrīd ir skaidri zināms tas, ka uz Dienvidameriku brauks paralimpiskā lokšāvēja Ieva Melle, kas izcīnījusi godalgas vairākās nozīmīgās sacensībās, gan arī paukotāja Polina Roškova, vieglatlēte Diana Dadzīte un, protams, Aigars Apinis, un šis saraksts vēl tiks papildināts. Starp citu, mūsu vieglatlēti, tajā skaitā arī Aigars Apinis, šobrīd atrodas Katarā, kur notiek pasaules čempionāts vieglatlētikā, un mēs par viņiem turam īkšķus. Savukārt runājot par 2016. gadu. Cerēsim, ka būs tāda laba delegācija, bet, lai būtu laba delegācija, ir visiem jāstrādā. Ir fiziski jāstrādā galva, jāmeklē finanses un jāpiesaista vairāk citi atbalstītāji, tā kā mūsu reklāma mēs esam, vai jūs arī varat mums palīdzēt ziedojot, jo daudz saka, ko jūs tur tā to naudiņu, tur tā, bet tā ir tā attieksme no valsts, kā mēs savādāk to naudiņu dabūsim, lūdzam citiem palīdzību, sabiedrībai palīdzību, uzņēmēji palīdzību, valsts jau nevar atbalstīt, cik vajag. Tad arī savādāk darām. Iespējams, arī jūs esat pamanījuši reklāmas kampaņu. Viņi var vai varam arī mēs. Tas ir aicinājums atbalstīt Latvijas paralimpisko kustību, lai mūsu sportistiem būtu iespējams doties uz paralimpiskajām spēlēm. Jo, kā stāsta Aigars Apinis, šobrīd ar valsts atbalstu paralimpiskajam sportam nepietiek, lai visi Latvijas labākie sportisti varētu pilnībā realizēt savu potenciālu. Mēs jau 2012. gadā uzsākām kustību Tu esi, tu vari. Un visus šos gadus mēs esam aktīvi bijuši kopā ar paralimpiešiem. Mēs esam visus šos gadus atbalstījuši viņus un viņu centienus gūt sportiskos panākumus. Un mēs arī jūtam to, ka uzsākot šo kustību, arī sabiedrība kopumā ir sākusi vairāk pievērst uzmanību, atbalstīt paralimpiešus un paralimpisko kustību. Un mēs tiešām vēlamies, lai ne tikai finansiālais atbalsts būtu tas, kas tiktu sniegts paralimpiešiem, bet tieši arī emocionālais atbalsts un tā līdzijūšana, kas ir ļoti svarīga ikvienam sportistam. Nevaram nepiekrist, ka līdzijūšana ir neatņemama sporta sastāvdaļa. Gluži tāpat kā treniņi pirms sacensībām. Mūsu sportisti turpina sasniegt augstus virsotnes, un daudz no viņiem gatavojās arī 2016. gada paralimpiskajām spēlēm. Un mēs viņiem novēlam pašus augstākos sasniegumus. Un starp citu, viņu sasniegumiem varat sekot līdz arī Latvijas Paralimpiskās komitejas mājaslapā. Mūsu sportisti devušies uz Kataru, un kamēr jūs pagājušajā nedēļā skatījāties raidījumu 3/4 dabā, mēs ar Sintiju apmeklējām kādu lielu notikumu Eiropā. Un mums pa ceļam bija arī Eiropas velosipēdu galvaspilsēta Amsterdama, kur arī iegriezāmies un paskatījāmies, kā tad tur ir ar pieejamību. Sintī, kā jūties? Jau labāk. Jau labāk. Zini, mēs šobrīd esam Amsterdamā. Mēs ar Sintiju braucot, principā cauri izdomājumiem, vajadzētu paskatīties šo pilsētu ar pieejamību, jo šī, kā zināms, ir velosipēdu galvaspilsēta. Visi brauc ar velosipēdu, par ko mēs arī lieliski pārliecinājāmies. Mēs mēģinājām, principā, mums vajadzēja iebraukt centrā ar automašīnu, un mēs aptuveni stundu nobraukājām apkārt, meklējam vietu, jo šeit viņiem viss tā domāšana ir tāda, ka automašīnām pilsētā nav ko darīt. Ir jābrauc ar riteni. Bet, neskatoties to, ka arī man ir riteņi, stāvvietas neatradu. Jā, starp citu, kas interesanti, invalīdu stāvvietas ir personalizētas visas. Tur ir automašīnas numurs,
Un tu tur nevar apstāties nemaz. Bet paskatīsimies pilsētu, lai mums būtu kaut kāds iespējas. Vai tu pati kaut ko zini par Amsterdamu? Nē, es neesmu dzirdējis daudz par pieejamību. Vispār īstenībā nav daudz dzirdēts par Amsterdamu, bet, kā jau tu teici, pirmie iespēja ir tā, kā skatīsimies. Tas varbūt ir pat labāk, ka nav nekas nedzirdēts. Jā, tad nav stereotipi izveidojušies. Jā, taisnība. Nu, piemēram, mēs esam nogājuši aptuveni kaut kādus metrus, 100 tagad novietojuši, beidzot atradām to stāvvietu. Jā. Maksas un ļoti dārgu. Ļoti dārgu. Un kā tev starp citu vispār šobrīd ejot ar mani kopā? Normāli? Es jau novēroju par šo īso maršrutu, ka segums mainās un diezgan tāds viltīgs. It kā nav liels tās apmales, bet tieši kaut kāds centimetrs pusotrs un tieši tāds asas un aizķēros jau dažas reizes. Jā, bet, es pat arī pamanīju. Jāskatās, kā būs uz citām ielām. Bet paiesimies vēl, paskatīsimies, kas būs tālāk. Redzi, te ir arī baigi labā lieta, ka padomāts. Nu, es jau īstenībā to gaidīju, ka te būs padomāts par to visu. Jo, rekur, it kā trepes, labi, bišķīt aplīts jāpaiet, bet var tikt arī augstāk uzreiz. Un? Jā, mūsu kolēģis Juridis arī teica, lai pievēršam uzmanību šim. Tā nav vadlīnija, tā ir brīdinošā josla, ka tur ir trepes. Un tas ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Uzmanīgi! Galvenais tur ir acis vaļā. Riteņi te ir vairāk nekā tu jebkad dzīvē esi redzējis. Vairāk kā mašīnas. Es tev piedāvu izspēlēt spēli. Spēlējam. Spēle saucās pirmie 3 veikaliņi. Mēs iesim pirmajos 3 veikaliņos un skatīsimies, ir pieejami vai nē. Un noteikumi ir tādi, ka tie tiešām ir veikaliņi, nevis viesnīcas vai bāri vai tam līdzīgi. Ja? Sarunāts? Ok, spēlējam. Tātad mēs pagājām garām dažām iestādēm, kas nebija veikaliņi. Tur bija frizētam un kaut kāds medicīnas centrs, tas mums neinteresē. Bet šeit? Andijs Warhols, pasties pie kāda vārda mēs esam nonākuši. Tur ir izstāde, laikam arī kaut ko iespējams iegādāties. Platas, jā, un bildes. Tas ir lejā. Tas ir lejā. Tātad, kā ir jārēķina tagad 0-1. Amsterdams sliktā, ejam tālāk. Šis, laikam, ir kaut kāds plašu rajoniņš, jo arī otrais veikaliņš ir plašu veikals, bet viņš izskatās pieejamāks. Pamēģināsim. Piemērs, tas ir durvis. Nu, īsti nav. Nē, jā? Ok, labi. Tad mēs nē, tad platas mums nebūs. Nu, tad ir 2-0. Tātad, un mums ir, varbūt mēs varētu pāriet pāri ielai, varbūt tur ir labāk. Nu, kaut kā pamēģināsim. Tur jau tas joks, ka to nevar izdarīt. Ko redzi? Eleganti, vai ne? Beidzot. Bet tā jau īstenībā bija spēle, jo vai nu ir ļoti daudz arī citas vietas, kur var tikt iekšā. Varbūt mēs pagadījāmies uz tādas pārāk foršas ielas. Cerēsim. Jā. Bet nu, šobrīd, kā tu jūties? Ir Amsterdam pieejama? Nu, salīdzināsim ar mūsu mājām Rīgu. Salīdzinot ar Rīgu. Tās ielas, es domāju, jā. Ielas, man liekas, pārdomātākas. Rīgā? Nē, šeit. Šeit. Ir tās vadlīnijas un norādes neredzīgiem. Luksaforos ir arī tie klikšķīši visur, kur mēs gājām. Jā, skaņas signāli. Lai gan zini, kas ir interesanti, luksaforu nav daudz, jo te katrs principā brauc kā grib. Nu, kā? Jo tāpēc tavs jautājums man samulsināja tieši tāpēc, kad ir šis, bet atšķirībā no Rīgas, protams, te ir daudz vairāk tie velosipēdi. Līdz ar to tas to satiksmi ļoti ietekmē un sanāk arī pieejamību, jo, piemēram, šeit pēkšņi ietves vidū ir vesela kaudze ar velosipēdiem, tad arī šķērsojot ielu ir jābūt ļoti uzmanīgam. Jā, ir jāskatās 2 reizes, pa labi, pa kreisi. Nu, vismaz 2 reizes. Nu, tad ko, lai mums veiksmīgi tiekam atpakaļ līdz mašīnai, ejam tālāk. Tom, mēs esam krustojuma vidu labāk ātrāk ejam. Viņi mums ir to nebrauks, tā saprat, ka vispār mašīnas neviens nerespektē. Mašīnām vispār nav Domā, ka mums ir priekšroka? Pasties, vienkārši dāma iet virsū mašīnai. Dārmā. Un tā tad tavi komentāri par šo slīpumu. Tas jau ir tās nelielas apgrūtinājums. Nu, pamēģinam. Tad 2 reizes paskatāmies, jā, un ejam pāri, viss kārtībā.
Un gandrīz uzskrien vīrietis. Vīrietis ir atstājis mašīnu vēl nevietā, viņam vispār nav atļauts, viņam ātri jārīkojās. Es šobrīd eju pa Nu, ielu. skaties, tev jau pielīp, tu jau veik pa ielu. Jā! Un viss kārtībā. Katrā ziņā, ja tev vajag palīdzēt, tu man saki, bet Labi. tas tā kā jau mūsu visos testos, es tev, Lieki nepalīdzi. Nē, tev apdzina 2 mašīnas. Jā, es jūtu spriedzi. Skaties, Sinti, viena lieta, ko mēs abi divi varētu izcelt, ka kur ir tāda situācija, ka ir kaut kādi 3 pakāpieni, un tur ir vesela čupa ar veikaliem, un uztaisīts, ka tajā galā ir vienkārši uzbrauktuve, un tu vari pēc tam uzbraucot pa viņu, vari tikt jebkurā no veikaliem. Un es domāju, ka arī tajā galā ir nobrauktuve. Par to es pilnīgi nešaubos, ka tā ir. Tā, Amsterdama. Es pirmo reizi biju Amsterdamā. Tu arī? arī, jā. Tu arī. Mani pirmie iespējas ir šādi, ka Amsterdamā ir ļoti daudz velosipēdu, un par to jau es zināju, ka tā būs. Amsterdamā ir liela šaurība. Visi ir blakus, automašīnas, velosipēdi, cilvēki, šauras ieliņas, zemes mājas, viss ļoti kompakti. Un vai es arī pieminēju, ka šeit ir daudz velosipēdi? Jā, Un bet to var uzsvērt vēlreiz un vēlreiz. Vēlreiz, ja tu nekad dzīvē neesi Jo, redzējis. ja pirms tam dzirdi, ka ir daudz, tad tos tas neko īstenībā Jā. neizsaka. Esot te, ir skaidrs, kad ir traki. Lūk, nu tad vidas piemīgs eksperts Sinti šobrīd komentē Amsterdamu. Labi, es tāds ar sajūtām. Nu, ja, protams. Tas man patiesībā ļoti patīk gaisotne šeit. Šeit ir ļoti radoši. Krāsaini ir arhitektūra ļoti glīta un jauka. Bet, nu jā, vidas pieejamība ir pakārtota kaut kādam savam ritmam šeit. Un šeit noteikti vajag ilgāku laiku, lai saprastu, kas te kā vispār darbojas. Un pie tā ir jāpierod. Un, piemēram, pārvietošanās. Es, piemēram, esmu pamanījis, ka visur, kur mēs šodien gājām, ir tieši šāds segums no tādiem Jā. maziem ķieģelīšiem. Nu, viņš tāds arī tāds viltīgs, ja tā varētu teikt, kad ir vietas, kur var aizcerties. Jābūt uzmanīgam, jāskatās zem kājām visu laiku, un ne tikai dēļ seguma, bet arī, nu, nezinu, kā pieklājīgāk pateikt, ir arī tā kā dzīvnieku izkārnījumi uz ceļa. Skaidrs. Tātad, tagad, zini, kā mēs darīsim? Tagad mēs dosimies paēst. Un šodien ir piekdienas vakars. Mēs atbrauksim uz šejienu vēl vienreiz, bet tad jau bez kameras un paskatīsimies vairāk. Taču jūs, skatītāji, vairāk par mūsu nelielo izbraucienu uz šo pusi skatieties jau nākamajā raidījumā. Bet tagad, paldies, ka skatījāties. Raidījumu 3/4. Mēs ar Sinti dodamies pusdienās. Atā! Tālūk ar pieejamību Amsterdamā. Savukārt jau pēc 2 nedēļām skatieties, kādu lielu notikumu mēs ar Sintiju apmeklējām Rietumē Eiropā. Nākamajā nedēļā būs raidījums 3/4 dabā. Raidījums katru ceturtdienu, 17:45 kanālā RTV. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos!